Esiet sveicināti virtuves sarunās. Šodien mēs parunāsim par tādu ārkārtīgi nopietnu lietu kā humors. Un sevišķi, ja runājam par melno humoru, tad ar to ir tā kā ar kājām. Vienam ir, otram nav. Mūsu šīs dienas viesis ir izcilais humanists, 7 bērnu tēvs, 4 zvaigžņu ordeņa kavalieris, karikatūrists Agris Liepiņš. Agri, izstāsti mums, kas tur ir smieklīgs. Kur? Visur. Sāksim varbūt ar to tavu mapi. Tas ir kaut kas līdzīgs melnajai mapē par politiķiem, bet to es saprotu, tur krāji karikatūras, ko tu veido mūsu avīzei, portālam. Jā, es nezinu, kam es viņu veidoju, es vienkārši sūtu tev viņu. Un pēc tam, ka viņš pēc cik es diezko neaizrājos ar digitālo vidi, man viņa liekas diezgan labi. Garlaicīgi? Jā. Es varētu kaut ko pateikt, bet atturēšos. Un es esmu laimīgs, ka dzīves nodzīvojas drukāto presi, un laikam arī kopā ar drukāto presu paspējuši arī nomirt. Principā mēs būsim abi divi tādi izvadītāji, jo es pieļauju, ka es šajā avīzē esmu pēdējais redaktors. Lai gan kas to lai zina? Jā, kas to lai zina. Nu, lūk. Un par to mapi, tur ir manas izveidotās karikatūras, kuras ir publicētas. Un kāpēc es viņas vienkārši krāju mapītē? Tāpēc, ka nevienam viņas jau papīra formātā nav vajadzīgs. Bet starp citu, es vecos laikos, kad es Ventspilī strādāju, tur es diezgan bieži arī domē biju ciemos, un tur Lembergs bija uztaisījis tādu veselu galeriju pa ceļam uz savu kabinetu. Viņš kasījās ar visiem un vienmēr, bet karikatūrists viņš cienīja, un viņš visas karikatūras, kur, par sevi arī, tur bija arī tavas karikatūras, es pieļauju. Man vispār, interesē, vai kāds ir jautājis oriģinālu, lai atsūta. Nē, viena mirkli tā bija tad mūsu jaunās valsts, jauno politiķu, jaunā mode. Viņi krāja tās karikatūras un savos birojos vai kur tur, vai Somu pirtīs, vai kurš liek. Pilnīgi droši es zinu, bez Lemberga krāja, piemēram, par sevi arī Zorgevics, tā laikam. Oi, dzelzceļā. Tas man pat vienreiz, lai karikatūru viņš gribēja dabūt oriģinālu, un tad man atsūtīja veselu tādu lielu buteli viskija. Tādu statīvā, kas tā grozās, un tad, kad cik tur tie litri bija. Bet tu jau netaisi komplimentārs. Komplimentārs. Viņam vienkārši priecājies par to politiķu, tev jau tāda nav. Tu jau viens tādu nesmēji, vai ne? Nē, es ne pa vienu nesmējos, es pret visiem izturos, vispār pret visiem izturos ar ne tik mīļu, bet ar dziļu pateicību. Tā vienkārši iemesla dēļ, ka viņi man nodrošina darbu. Jā, viņi tas visādus brīnumus nesastrādāt, tad man vienkārši nebūtu ko zīmēt. Bet ir kāds apvainojies uz tevi kādreiz? Jā. Bija jau tāds, redzi, ko tik vecas lietas cilādi, bet tā, ka mūsu mīļotā Latvija ieguva brīvestību, tad mūsu jaunie politiķi vēl nebija pārkārtojušies jaunajā domāšanā, bet gribēja būt ļoti moderni un gribēja būt ļoti eiropeiski, bet viss tā viņa domāšana, protams, bija nāca no padomu laikiem. Jā, padomu laikos jau pa priekšnieku zīmēt karikatūras, tā bija nāve grēks. Lūk, un tāpēc arī Godmans man pat iesūdzēja tiesā. Un tur nemaz jau nenāk, ka padomu laikos tur, piemēram, tāds Kauls, tur ādažu priekšnieks, tur man sūdzēja un Gorbačovs. Jā, bet Godmans sūdzēja un bija pat tiesa, jā, un izskatīja, un kur pierādīja, ka tas, kas tur uzzīmēts, tas arī izlējām kājiņām cilvēciņš nemaz nav godmenis, jo katrs tik var redzēt, ka godmenis nav īsts kājiņas. Man bija līdzīgs stāsts, ja man iesūdzēja tiesā par
par to čali. Es viņu nosaucu par Ulbrukas Batmanu. Nē, Baltazaru Batmanu nosaucu čali, un tad viņš tur tiesājās, visas 3 riņķis izgājām. Un tad es vinnēju to tiesu, tāpēc, ka tiesā tika pierādīts, ka tas nav ne pazemojoši nekā, ka Batmans ir pozitīvs tēls. Tieši. Bet par to sūdzēšanu tiesā un tam līdzīgi. Lūk, tas bija tas mūsu brīvistības, atgūtās brīvistības pirmajos gados. Bet tad tie politiķi ātri viņiem pieleca. Tā Eiropas politiskā kultūra, kuras viens no tādiem stūrakmeņiem ir, ka ja par tevi zīmē karikatūras, tad tu esi populārs politiķis. Un tad viņi sāk tās karikatūras klāt pie sienas savas birojās. Bet tagad, kā ar humoru ir otrādi, tāpēc, ka humors tiek faktiski tā kā kara instruments izmantots arī, un tāpēc... Lai gan Otrajā pasaules karā tieši tas pats bija, visi tika kariķēti un izsmieti. Un tur... Visos karos jau tā ir bijis, bet un arī mierlaikos tā ir bijis. Ne? Tur jau nekas nav mānījies, tas jau no karikatūras būtības izriet. Bet es atceros LSM Cūku komiksu. Atceroties par to bija tas lielais tracis sacelts gan... pat ziņās un sociālajos tīklos visur. Tad beigās tika atzīts, ka tu atgādini papriekš, par ko tas bija? Kas tur bija attēlots? Tur bija Ukraiņu karavīri kā cūkas attēloti. Jā, un neglīt arī uzzīmēts. Arī neglīt, jā. Bet beigās viņi secināja, ka viņiem ir jāatvainojas un jāizņem tas komiks, jo tas humors ir vērsts pret... Kā bija minēts, īpaši neaizsargātu grupu, jo viņi tā kā kara kontekstā ir neaizsargāta grupa. Un tad mēs, kas ir tā neaizsargātā grupa, kuras mēs tagad nedrīkstam tā kā... Par ko drīkst jokot, par ko nedrīkst jokot? Īstenībā jau drīkst, protams, jokot pa absolūti visu kaut ko. Cits tāpēc to komiks nemaz nebija redzējis. Un tad, kad tur tas lielais jandāliņš tur sākās un viss, tad interesi pēc paskatījos, par ko tad ir tas jandāliņš. Ja visi, es nezinu, ko mēs tur atgriezīsimies pie tā, bet ja jau viss tā tēla galerija ir tie cūkģīmi, ja? Tur citi jau personāži nemaz nebija, kā visi cūki. Tad ja tur tiek, kāpēc tad pēkšņi viens nav cūkģības, tā jocīga. Bet man visvairāk nepatīk tai komiksā, tas vizuālais izpildījums. Viņš bija strontīgs, viņš bija, tāda haltūra bija. Man liekas, ka haltūra, teiksim tā, ka tas... Redziet, tomēr, kad tu zīmē tos tēlus, būtu jau vēlams, lai tiem cilvēkiem nebūtu tā nevisai patīkam uz to raudzīties, tad neveiksmīgi kaut kāda trūla zīmē. Nē, bet pagaid, bet tu aizgāji uz citu. Par ko drīkst jokot, par ko nedrīkst jokot. Vai jokot drīkst par pilnīgi visu. Jo, redz, katrā sabiedrības grupā ir kaut kādas neaizskaramas lietas. Mums ir, pieņemsim, brīvības piemineklis. Jā, neliela reklāma. Mūsu darba devēja ir ļoti liberāla. Viņa mums ir pagatavojis mojito. Jā. Fantastiski, vai ne? Tas ir liberālais tāds pamats mojito. Alkohola lietošana kaitē jūsu veselībai. Tā, atgriežamies tā. Tas bija bezalkoholiski. Nē? Bet es jau neko nesamulāju. Alkohola lietošana tiešām kaitē veselībai. Jā, man liekas, man šķiet, ka bezalkoholiskais ir nevis mojito, bet mojito. Patiesībā tie ir gurķi, laimi un piparmēti. Ar vienu sakot, garšīgs dzēriens. Jā. Iesakām vasarā atveldzēties. Jā. Atpakaļ. Tā, atpakaļ par darbiem. Tātad, īstenībā nav lietas, par kurām būtu, ka nedrīkstētu viņas izsmiet vai kā. Jautājums ir par to, kā to izdara. Kā to izdara un tādu gaumes sajūtu un tādu kaut kādu toleranci vai kā. Kā jebkurā lietā, nevajag tā ļaundabīgi kaut kā apzināti ņirgāties. Labi, par palestīniešiem drīkst? Redzi, un te ir tā interesantā lieta, ka vienmēr jārēķinās, vai vismaz jāiedomājās par to, kam tā karikatūra domāt un vai tas ir tā vērts. Ja? Piemēram, ja mēs par reliģijām, ja mēs smejamies, izsmejam
cita reģiona reliģiju, ja, tad par Dviedgalvām mēs varam ielikt. Islāmistiem Dviedgalvām. Tas būtu tas vizuālais tās, bet par to viņu to reliģiju. Un Rita, redziet, principā vajadzētu zīmēt to karikatūru un pašam nenonākt idiotu lomā, ja, jo karikatūru zīmēt, tomēr kaut ko būtu jāzina par to reliģiju un vismaz jāsaprot. Es galīgi neesmu musulmanismu zinātājs vai kā pārzinātājs, un man liekas, ka ja kaut ko zīmētu par musulmaņiem, es stipri, kā par reliģiju, ja, es stipri iebraukt auzās, jo es kaut ko nesaprotu, ko es tur daru. Man liekas, mums arī nezīmēs neko. Trumpu zīmē, par Putinu zīmē, to tu visu saproti. Tie ir, man saprotam, bet tie musulmaņi man īsti nav saprotam, un es nesaprotu, vai es smējos, un tas būs vai es viņus vienkārši raudu, vai es vienkārši viņus stulbi apvainoju bezjēdzīgi, jo es nesaprotu, es to reliģiju nezinu. Es saprotu no tā, ka nevajag tā kā pavilkties uz stereotipiem. Kā tad nevajag tādā veidā. Bet vienu gan es par ko gribētu, ka savā kultūra telpā, tur, kur mūsu, teiksim, eiropeiskās kultūras tādas tradīcijas, un vajadzētu aizstāvēt tās eiropeiskās kultūras tradīcijas, un nevajadzētu savukārt citiem ļaut mums kāpt uz galvas, un diktēt savus noteikumus. Te bija pāris gadus atpakaļ, ka Francijā tie musulmaņi bija apšāvuši to, teroristi bija apšāvuši to žurnālistu, ka viņi bija publicējuši to karikatūru Jā, es atceros. Hebdo, tas žurnāls bija. Charlie Hebdo? Tur vajadzētu paskatīt, vienkārši vajadzētu pierakstīt. Mēs esam nekompetenti. Bet tas ir no Mojito viss. Jā, redzi, lieta ir tāda. Ja viņu, tur bija tas lielais strīds, un kāpēc viņi tā darīja tie musulmaņu teroristi, tāpēc, ka bija attēlots Muhameds tajā karikatūrā. Un Muhameds austrumu kultūrā, tā musulmaņas kultūrā cilvēki nedrīkst attēlot, un Muhamedu vēl jau mazāk, jo neviens jau viņu nav redzējis, un tam līdzīgi un šitam līdzīgi. Līdz ar to tas viņi atnāca un vienkārši apšauja tur. Radikāli pieeja. Redziet, šim gan es absolūti esmu pret. Pirmkārt, nevis par to, ka šauj kādu nost, bet arī tam, ka ja tā karikatūra tiek publicēta nevis musulmaņu zemēs, bet tā karikatūra ir Francijas avīzē, tad Eiropas kultūra pieļauj cilvēku zīmēšanu. Labi, bet... Mēs arī varam uzzīmēt, nezinu, dievu kā kaut kādu tēlu, vai ne? Bet kāpēc kultūras tikai? Tu pieņemsim ņem priekšā piedot politiķus. Kāpēc ne bērnudārza audzinātājs? Kāpēc neizsmēja bērnudārza audzinātājs? Kāpēc nevar smieties par bērnudārza? Var smieties, bet atkal par ko? Tad tu smējies par ko konkrēti? Kāpēc par politiķiem ir interesanti smieties? Lieta ir tāda, ka ja tā ir sadzīviskā karikatūra, kurā mēs neuzsvējam sadzīviskas situācijas, tad cilvēks vienkārši tautas pārstāvs ir ļoti interesants karikatūras objekts. Piemēram, kaut vai skapja karikatūras, kur mīļākais atgriežas, tas mīļākais skapja vīrs atgriežas. Arī. Bet tā ir traģēdija ģimenē. Tā ir traģēdija. Nē, bet cik sagrautas dzīves. Vai vientuļās sāliņas karikatūras, ka tur uz vientuļās sāliņas. Atsagot, ja tās ir sadzīviskās karikatūras, kas apsmē sadzīviskās tādas visās situācijas, tad arī jebkurš sabiedrības slāņa cilvēks ir interesants karikatūrai. Bet, ja mēs zīmējam, teiksim, tāds, kaut kādus politiķus, tad tomēr ir tas, vispirms tam notikumam jābūt, ka tas, ko tas politiķis savārījis, un pēc tam par to. Bet viņu zina atpazīstamība, līdz ar to ir... Bet tev priekš mums ir parāda, tur no tiem politiķiem tev tur pamatā ir
Tev tur viss ir. Jā, es tad Trumpiņu uzzīmēju. Trumpiņš tur, man patīk, ka Trumpiņš, viņš cits starpā laikam ir Amerikas valsts prezidents šobrīd. Ja? Tāda Trumpiņš ir ļoti tāds ambiciozs vīrs, kuram ļoti gribās visu ne tik vien par Grenlandu, bet ka viņam ļoti gribās visu pārveidot savā vārdā. Viņš ir Kenedija to centru pataisījis. Tikko lidostu nosauca Floridā savā vārdā. Tam viņš līdzi kaut kā tur gribēja, ka nezinu kā. Man liekas, ka ne tikai gribēja. Laikam arī nosauca. Vēl viena pauze. Atļauj tev pasniegt šo te brīnišķīgo velti ar uzrakstu Make America Great Again. Jā, paldies! Var pielaikot. Vai beidzot es zinu, ko nozīmē tie vārdi abreviatūra MAGA. Tas ir izrādās Make America Great Again. Urā! Arī es to beidzot zinu. Paldies viņš. Tagad es zināšu, par ko ir runa. Jā. Liksim pie gurķiem. Jā, un te es tā arī tieši uzzīmēju, uzzīmēja, ka Trumps ierodās Grenlandē, piebrauc pie Grenlandes, netik grib viņu savākt. Viņš gan saka, ka tas militārai vajadzībai vajadzīgs, bet tur apakšā ir derīga izraktiņa. Tas nav svarīgi. Tas nav svarīgi. Tas ir galīgi otršķirīgi. Tieši tāpat kā Venecijas prezidents viņam netraucēja, pēc tam ļoti satraucēja. Tieši prezidents satraucēja, ne jau tā nafta, kur viņam ļoti vajadzēja. Tā. Lūk, un tad pie viena viņš arī netik grib to Grenlandu savāc, viņš grib arī to Grenlandu nosaukt pa Trumpam. Bet es varu ātri vienu jautājumu. Cik ilgs laiks paiet, lai uzzīmētu vienu, piemēram, šādu karikatūru vidēji? Kāds 2,5–3 stundas jau paiet, kamēr šķubini viņi tādā. Bet tu jau laikam esi tāds vecs izraktenis, kas vēl tur ar zīmuļiem kaut kādiem trampulējās. Es jau teicu, ka es esmu laimīgs, ka man nodzīvoju savu dzīvi. Ka man nebija, vismaz mans radošais mūžs jau sāk iet uz, tā teikt, pie beigu galda pilnīgi droši un skaidri. Ja? Un es neesmu, ja man ir dzīves vidū, teiksim, radošā tāds dzīves vidū, pēkšņi uzveicos digitālā pasaulē, es vienkārši atšautos. Tas ir pilnīgi skaidrs. Digitālā pasaule man nesaist galīgi un pilnīgi. Tāpat kā man absolūti nesaist šodienas modas kliedziens un nākotnes pilnīgākais šausums, tas ir mākslīgais intelekts. Jā, šito mēs vienā redzījumā jau bet es varu pateikt, kāpēc. Labi, tā izklausās, ka es varbūt esmu tāds kraķis, kurš neatzīst tehnoloģijas. Ja? Bet tu jau esi kraķis, kas neatzīst tehnoloģijas. Nē, es atzīstu viņu iespējas. Kad es skatos mākslīgā intelekta, par to tehnisko pusi neko nevar spriest, bet par to, teiksim, kur es esmu redzējis diezgan bieži ir mākslīgā intelekta radīts ilustrācijas vai mākslīgā intelekta radīts karikatūras. Ja? Un es uz viņām skatos vienkārši ar šausmām. Viņas visas vienāds ir. Ne tas, ka būtu vienāds. Tas tehnoloģiskās iespējas ir nenormāls. To roku tu nekad neuzzīmēs. Ja? Bet viņas visas ir bezdvēseliskas. Viņām nav dvēseles, viņi ir miroņi. Viņa ir plakana, viņā nav zemteksta. Viņas ir miroņi. Tur ir tā lielākā bēda. Es uz mākslīgā intelekta produktu skatos kā uz skaistu mironi. Tas ir skaisti iebalzamēts, skaisti uzpucēts mīrulis. Jo ātrāk zem zemes, jo labāk. Nē, kāpēc? Tāpēc, ka nav dvēselismu, nav dvēseles. Ja? Tiem produktiem, ko rada mākslīgais intelekts, nav dvēseles. Tur ir tā lielākā bēda. Produktu dvēseli. Drīkstes tavai mapītē, man ārkārtīgi patīk dvēseliskā karikatūra. Kamēr tu meklē dvēselisko karikatūru, es pastāstīšu to, ka man vecmāmiņa skatās šlāgeru kanālu. Viņai tā kā ļoti patīk. Un viņa man skatās, tur rāda video, dziesmiņas. Viņa saka, tas nav mākslīgais intelekts. Un tiešām tur ir tāda ļoti latviska dziesma par latviešu meitenēm. Un viss video taisīts ar mākslīgo intelektu, kur ar tādām
implantiem, tur meitenes pusplikas skraida un vīrietis stāv pļavā ar savu. Nē, skaidri, lai viņš to skaidrīs, bet bēdi tā, ka nav Un ir tāds, un visu laiku viens un tas pats atkārtojas, bet interesanti, ka pat šlāgeros sāk izmantot mākslīgo intelektu. Tā ir neizbēgama, viņā nāk mums tas intelekts. Un tas ir tikai viens no tiem visiem pārējiem, kas tur bija. Un tad uzreiz izceļās uz citu fonu, bet ja, piemēram, būtu 80% tāds saturs, tad es domāju, ka cilvēki pārtrauktu skatīties. Nē, viņu sagramo un uzskat pa pilnu. Bet tomēr izstāst par šo dvēselisko karikatūru. Kas tam man šeit ir tāds? Vai te es atceros Biļos? Teic, ka galvenais neaizvainot un tā. Jā. Te mēs redzam Sprūda kunga atkāpšanās stāstu. Jā. Un Sprūda kungs ir iesprūdis. Jā, vai tu nav iesprūdis? Jā. Kur viņš ir? Man šī dvēseliskā karikatūra šķiet ārkārtīgi burvīga. Jā. Jā. Jā, viena no karikatūras ne tikai, ja karikatūra izmanto tikai zīmējumu, tad ir viena lieta, tad ir tas sižets situācija, bet ja karikatūra izmanto arī tekstu, kas uzreiz piedod vēl vienu vērtību tā karikatūra, tad teksta iespējas ir bezgalīgi plašas, un viena no tām iespējām, ko karikatūra sniedz, ka var izmantot vārdu spēles, sprūds, iesprūdis, krauja apkrauts. Kraujas malā stāv, uz kraujas rudzu malā Selingeram, Par krauju, jo par krauju vajag uztaisīt. Īstenībā tu varētu kaut kad uzzīmēt par krauju. Jo Ogres novada domē, tur ir tās nepatikšanas ar valsts kontrolas ziņojumu. Nē, jā. Tas ir politiskais pasūtījums, kā mēs visi zinām. Jā, politiskais pasūtījums, bet galvenais bija ļoti jauki skatīties tajā preses konferencē uz to krauju. Viņš tik vientuši tur sēdēja, tāds visu pamests. Jā, un viņam ir tagad, un šobrīd viņam ir faktiski viss kaut kas tiek uzkrauts virsū. Kur tie pārējie bija? Es nezinu, kur tie pārējie bija. Kaut kur bija. Es ar tur nebiju. Redz, pats visi prom, visi ir notinušies. Jā, bet ar krauju ir interesanti, jā. Un viņš ir apkrauts ar vēl vienu pilsoni. Viņam tagad ir ienācies pilsonis, ir tas seksa gigants, kā viņu sauc no Jālgavas novada domas, kas ir atnācis strādāt. Mādars Lasmans, jā. Mādars. Tas bija drusku smieklīgi. Ja es viņam, es ieraugu to ziņu, ka viņš tagad strādās domē, es viņam piezvanu, varu sakot, saruna bija, tam Madaram Lasmanim, jo mēs iepriekš esam komunicējuši. Normāls čuvaks, viņš ir uzrakstījis šito te reģionālo reformu, cilvēks tā teikt ar smadzenēm. Es viņam piezvanu, viņš man atšauja, tāpēc, ka nedrīkst viņam zvanīt svētdienā. Viņam ir personīgās robežas. Jā. Kura tev nav īmants. Jā, un man nav, un es saproties, tas, ka man avīzi jātaisa svētdienā, tas ir pilnīgi vienalga. Bet kas smieklīgākais, es pēc tam uzreiz pēc tās sarunas, es piezvanu Kraujam. Krauja man visu izstāsta, viss normāli sarunājās. Viņš nestāstīja man, ka ir svētdiena, ka viņam nav laika. Mēs tā īsumā esam nonākuši pie secinājuma, ka viņš ir apkrauts ar visu kaut ko tagad. Jā, kas tad jāzina ir priekšsēdētājiem? Principā par jebko ir jāzina priekšsēdētājiem. Tā kā to mēs varētu arī man ir stiprs iebildumi pret Lasmaņa kunga paziņojumu, ka viņu svētdienā nedrīkst traucēt, jo viņš ir kamā? Personiskais, kas tur bija? Kā tur? Viņa personiskais. Es teicu, ka viņš novelc savas robežas. Ka viņam personiskais robežas. Ka man ir liels prieks uzzināt, ka viņam ir personiskās robežas, jo tas video sižets, kur dēļ sacēlās škandāls, liecināja, ka viņš tā jauks tās personiskās robežas ar publiskajām robežām un darba robežām, viņš stipri jauc, jo cik es sapratu, viņš piedalījās tur sava novada domes sēdē, glaudot sievietes. Līdz šim neatklātas, nezināmas dzeltenā presa tur visu, bet tas ir vecs stāsts. Nē, bet te vienkārši, kur viņam tās robežas? Es saku, viņš iemācījās novilkt. Kurš politiķis ir interesants? Politiķis? Jā, kurš politiķis? Jo dulāks, jo interesantāks.
Kurš mums ir dullākais? Vai par Latviju vai par Latvijā? Helmans mums ir dūls, nu kā novadā. Bet valstī. Viņš ir iekšu. Bet valstī. Valstī. Nu, mums jau viņi tagad ļoti bieži mainās, ka īstenībā saprast, kurš ir politiķis, kurš vai nav politiķis, kurš ir ekspolitiķis, kurš vienmēr vēl vien gribētu būt, ja ir nespēja iziet no tās savas politiķa lomas, kaut arī viņš sen jau ir sētnieks un tam līdzīgi. Nu, jā. Tā smieklīgi politiķi, kuri vai savas darbības laikā visādas neadekvātas darbības veids, un tad pa viņiem var smieties un to pa visu apspēlēt, vai arī tādi, kuri stipri sev pārvērtē, ja? un dzīvo tādā kaut kādā iedomu burbulī, ka viņi ir pasaules naba. Ja, tie arī ļoti smieklīgi cits starp. Jo tās situācijas, kurā viņi nokļūst, ir grotesks. Ja? Un, ja nav sitiena kaut kāds interesants politiķis, ko zīmēt, tad tu zīmē lāci. Kāpēc lāci? Es atķeru zīmēt. Lāci. Un visu ko. Cits starpā dzīvnieki, kā politiskās partijas, jeb politiskās kustības, jeb pat valsts simboli jau ir izplatīti. Piemēram, tas lauva Britu. Ja? Britu lauva, viņš ir tāds tēls, kas Britu impērija, asociējas. Ja? Vai Krievu lācis. Krievu lācis dabīgi, vai ne? Jā. Man vienmēr ir pretums ar to lāci, jo mums tā kā ir lāčplēsis. Un ko tam mēs esam mūsu lāčplēsīti, cits starpā viņš nav lāčplēsis. Bet pagaid, bet lāčplēsis jau saplēsa to lāci. Nē, bet viņš bija arī... Viņam bija lāča auss. Pagaid, kas viņam bija mamma? Viņam bija lāča auss, mamma. Viņam ir mamma lācis. Mamma lācene. Jā, lācene. Runājot par lāčiem, es tagad mazliet baidos vispār iet uz mežu, sadzirdot pat... Agrāk jau arī noteikti bija lāči mežā, bet tad nebija tie sociālie tīkli. Tie sociālie tīkli nodara ļaunumu. Lāči nenāca socializēties pie cilvēkiem. Es vakar tieši satiku paziņu, kas strādā, tātad mežos, atbild par mežiem, par kokiem. Pie lāčiem strādā pie lāčiem. Viņa teica, ka viņa visas savas karjeras laikā, un viņai jau drīz būs pensijas vecums, nav nevienu reizi satikusi lāci mežā. Varbūt viņi satiks lāci, un tas būs Ogres pēdējais, novadu viņa tur darbojās pārsvarā. Bet viņa stāstīja, ka no lāčiem, lāčus varētu aizbaidīt, paceļot jaku, tā kā virs sevis, padarot sevi lielāku, jo lāčiem esot slikta redze. Viņiem esot slikta redze, un viņi redzot vairāk tēlus, viņi baidoties. Bet ja mūzika viņus tieši pievilinot, viņi nākot skatīties, kas tur ir interesants. Tad nedrīkst iet flautu spēlēt. Un arī maizītes somā vai kabatā pievilinot viņus, jo viņi sajūt to smaržu ēdienu. Nu, re, mums, ko tik mēs jau neuzzinām sakarā ar lāčiem. Jā. Man patīk tā anekdota, ka ejot mežā vajag zvanīt zvaniņu, lai lācis tev nemais. Un tad lāčis varot pazīt vispār arī pēc viņu takām, jo tur kakši un parasti kakšos esot zvaniņi. Jā, es arī biju dzirdējis. Jā, tad kā lāči. Jauki, ka īstenībā jau... Jocīgi, mēs visu laiku no vienas puses runājam par to, ka daba tiek noplacināta, sugas tiek izmirst vai arī tiek padzīts, nāk iekšā kaut kāds inevazīvs sugas, kuriem nav dabīgo pretinieku šeit un tā. Un sakot, tas balans, kailglēmeži, un sakot, viss tas tagad jauns kaut kāds tārps. Gan jau. Un kaut kā vajag atjaunot to mūsu dabas balansu un mūsu dabisko vīdu. Un tā, ka beidzot pie mums sāk parādīties mūsu dabiskais, mūžsanais iedzīvotājs, mežu iedzīvotājs un dabas iedzīvotājs, mūsu mīļais lācis, tad pēkšņi atkal tāda histerijas tiek sacelt. Visi kārtība, lai viņš nāk. Tas ir līdz brīdim, ka viņš apēdīs pirmo sēņotāju.
sākās. Nu jā, tad tu nevarēsi zīmēt karikatūru par to, ka Lācis ir sēņotāji apēdis. Kāpēc ne ar zvaniņu? Tāpēc, ka tā ir traģēdija. Tur ģimenē ir bojā gājis tētis, vectētiņš, tur nāzis pa galam. Nu jā, bet, ja tas sēņotājs tur bikstītam Lācim un sēņu nazīt dibenā. Tad viņš to ir pelnījis? Tu esi nežēlīgs. Nežēlīgs. Es neesmu nežēlīgs, es vienkārši viņš negribēja dalīties ar maizīt. Negribēja dalīties ar maizīt. Nē, nu labi, protams, katra traģēdija, bet kaut kā jāsadzīvo ir. Ir jau labi, viss kārtībā. Viss kārtībā ar Lāčiem. Nē, nu jā. Nevajag arī pašam būt pilnīgākam stulbenim un kaitināt to Lāci, skriet viņam pakaļ un fotografēt un nesko tur selfie. Jā, tas video, zem atveries, tur vecis skrien Lācim pakaļ, tur ar kaut kādu fotoaparātu, ar telefonu. Nav, dabā jau neviens dzīvnieks tev neuzbrok, viņi parasti izvairās no tevis. Un tu izvairies. Tu pats par sevi joko klausies? Jo, nē. Protams, ka atceries, Bīstrupam bija tā karikatūra. Nu labi, Bīstrups vecs komunists un tā viņam arī vajag, bet viņam bija jauka karikatūra par stāvizrāžu vadītājiem, humoristiem. Respektīvi, tā bildīša sērija, kā viņam parasti, un pirmajā viņš tur rīts, un viņš kliedz uz sievu, un viņš iespēra kājas sūnim, un tad bērni iet uz skolu, un viņš uz viņiem vēl izmaurojās, un tad viņš tur sēž kaut ko dusmīgs, klābina uz rakstām mašīnas, un tad pēdējais kadrs viņš tur ir skatuvis, kaut ko lasa no tām savām lapiņām, un zālē visi zviedz tur pilnīgi tā bez iekšām. Nu jā, tas ir pilnīgi pareizs novērojums. Tā tas var būt. Tas ir vienkārši karikatūra, tas sērija, ka bija tā straips, ne straips, bet viss tā lapa. Tas straips ir 3 karikatūras, 3 kadri, ja. Bet, lapa pilna, tas varētu būt tāds komiks paveids. Ja. Lūk, minikomiks. Jā, viņam bija vienreiz nedēļā te komunistu avīzē, tur tā aizmugurējā lapa, ja, ko viņš zīmē. Dāņu komunistu. Tas kontrasts, kad cilvēks pēc sadzīvē ir nīgars un nikns un pārskaities, bet tas produkts, ko viņš tur izsmadziņā un uzzīmē, tas ir, vai uzraksta tos sižetiņā, tas ir smieklīgs. Tā tas varētu būt. To arī sīt sunīti. Un kliedz uz sievu. Un saviem 7 bērniem. Nē, man liekas, ka es uz sievu nekliedzu, bet viņam ik pa laikam aizrāda, ka es atkal uz viņu kliedzot. Jā, es paceļot balsu un visu, bet es ļoti, man liekas, ka nē, es vienkārši reaģēju uz savas daļās sieviņas parādīšanos. Sajūsmas pilniem saucieniem es viņu sagaidu vienmēr, viņa saka, ka es uz viņu kliedzu. Katrs, redziet, te ir atkal tas subjektīvs moments, kā mēs katrs uztveram to dzīvi, ja? Kā no kuras puses uz viņu paraugamies. Iet sunīcei. Iet cilvēks pa ielu, redz peļķi. Viens redz, ka tur ir dubļi, otrs redz, ka tā peļķi atspīd zvaigznes. Katrs skatās uz to vienu pašu objektu. Jā, citādi. Es drīkstu vienu smieklīgu stāstiņu izstāstīt iz savas dzīves vakarā. Vakarā savācāmies vecie darba kolēģi, drusku jaunie, bet pārsvarā vecie, un man ir tāds kuģelis, tāda, malkas kaudze faktiski ar motoru. Bija smieklīgi, mēs aizbraucam līdz jūrai, gandrīz tur apgāzāmies, jo liela viņa bija, labi, kaut kā tikām atpakaļ, un tagad iebraucam Loču kanālā, tāpēc, ka tur man kolēģi Gabris kundze, kas te ir viesojusies pie mums arī, viņi ieraudzīja armijas kuģus. Jā, gribu pie Latvijas armijas braukt. Jā, to nevajag. Es, protams, Tas tāpat kā pie Lāčiem. Un citu kādu tur smuki var nobraukt garām, tieši tā kā pie Lāčiem sanāca. Un brauc garām un izrādās uzreiz šitās te bākugunis, un patruļu kuģis brauc pie mums. Izrādās, tur ir aiztaisīts tas Loču kanāls ciet, tagad vairs tur nedrīkst braukt. Paņēma visas tiesības, pārbaudīja dokumentus, Gabris kundze sāka tur bļaustīties. Vīksne tikai nepūt trūbiņā. Jā. Es biju pilnīgi skaidrā. Alkohola lietošana ir kaitīga veselībai. Jā. Var sakot, paņēma, nofilmēja, safotografēja, palaida vaļā, un tagad braucam, un burtiski pēc 2 minūtēm kuģis. Graks. Nogrim. Uz sēkļa. Uz sēkļa. Jā. Es tur tagad gan ātri
glābšanas vestes visiem mugurā. Nu, stresa līmenis šitāds te. Jā. Un es tur tauri, sosu laižu. Un armija brauc. Un armija, protams, tas pat Džeks, kas mūs tur izmeta laukā no tā kanāla. Tas mūs novilka nost no sēkļa. Nu, redzi. Viss bija labi. Slava mūsu bruņotiem spēkiem. Jā, lai dzīvo Latvijas bruņotie spēki, nacionālajie bruņotie Un spēki. vispār, lai dzīvo arī Latvija. Jā. Jā. Rekolābi sanāca. Uz šīs priecīgās nots Ko mēs darām? mums ir vēl kāds smieklīgs stāsti. Nē, mums nav laika tam. Nē, mums nav laika tam. Uz šīs priecīgās nots mēs no jums atvadāmies. Paldies, ka skatījāties. Skatieties mūs arī turpmāk. Centīsimies arī turpmāk nejokot. Visu labu! Cienījamie virtuves sarunu skatītāji, saistībā ar mūsu izdevēja lūgtajiem labojumiem paskaidroja sekojošo. Liepiņa kungam ir tikai 2 bērni. Viņš nav saņēmis 4 zvaigžņu ordeni. Visas raidierakstā pieminētās personas ir izdomātas. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.